Iepazīties ar fizikālās terapijas metodēm mūsu filmēšanas grupa devās uz Vēncpils poliklīniku. Tur ir īpašs kabinets, kurā tiek sniegta šāda veida medicīniskā palīdzība. Fizikālajā terapijā tiek izmantoti dažādi fiziski faktori vai dabas resursi. Var palielināt? Jā. Mēs veiksmīgi strādājam ar jaunās paudzes lāzerterapijas iekārtām, triecienviļņa terapijas iekārtu. Un, protams, ir klasika, impulsu, strāvas un ultra augstfrekvences viļņi. Triecienviļņa terapija mums nāk ne tikai no Ventspils, mums brauc no citām pilsētām. Man nāk pacienti no Kuldīgas, no Talsiem brauc. Par novadu tur nerunāsim, tas jau tiešām ir. Un labs efekts ir. Ultraskaņas terapijas aparāts lieliski palīdz dažādu slimību un traumu gadījumā. Piemēram, tas ir efektīvs pie plantārā fascīta vai papēža pieša. Starp biežāk izmantotajām ierīcēm ir daudzfunkcionālais fiziomeda aparāts, kas palīdz virknes diagnožu gadījumā. Mēs ar visādām strāvām strādājam, ieskaitot amplipulsu, tātad atsāpinošu, stimulējošu. To programmu sastādām individuāli pēc pacienta vajadzībām un problēmām, kas ir nepieciešams veikt. Tā kā te var gan atslābināt ar strāvām, gan stimulēt, gan visādas sāpes mazināt. Tā kā tur ir atkarīgs tur ir ļoti daudz programmas. Magnētiskā lāzerterapija stiprina imunitāti un veicina ātrāku atvesļošanos pēc traumām. Šī ir magnētiskās terapijas ierīce. Tā ir pieejama 2 diametros, kas ļauj apstrādāt gan atsevišķas ķermeņa daļas, roku, elkoni, gan plašāks ķermeņa zonas. Pacients apguļās, un tātad magnētiskais lauks, viņš ir tā kā lodveida, un viņš tiešām aptver, redzat, kādu to daļu, lielāko daļu muguras, un viņš ir lodveida, viņš te nebeidzās, viņš vēl turpinās šitien tā kā tāds apaļa lode, Viņu var izmantot gan hronisku saslimšanu, atveseļošanās stadijā, gan arī pie tādām akūtām traumām, tūskām, zilumiem, ļoti labi tūsku mazinošs, pie mežģījumiem, pēc lūzumiem, arī ļoti labs aparāts. Un vēl viņam ir tas, ka mēs viņu varam caur pārsēju, caur longeti, nav jāņem nost, Labu efektu sniedz lāzerterapija. Iedarbība uz organismu ar zemes enerģijas lāzerstarojumu. Svarīgi, ka šai procedūrai ir ļoti maz kontraindikāciju. Tā ir ieteicama pie spondiolozes, dažāda veida mugurkaulu trūcēm un citām mugurkaulu vai locītavu problēmām. Pacients tikpat kā nejūt to procedūru, izņemot to efektu. Tur tikai atkal lāzerterapijas metode ir tāda, ka viņi ir kā milzīgs kosmoss. Tur vajag piemeklēt katram to savu individuālo, kā viņu pielietot, kā pareizi pielietot. Un ja mēs viņu tā pareizi visu izanalizējam, tās pacienta problēmas, tad mēs ļoti labi varam tā kā piemeklēt to vajadzīgo programmu. Ultraskaņas terapijai ir kompleksa ietekme uz organismu, kas veicina asinsvadu paplašināšanos, bioloģiski aktīvo vielu izdalīšanos un pātrina atvesļošanās procesus. Šeit mēs varam strādāt ar kādu inertu vielu gēli, bet mēs pārsvarā izmantojam dubultu iedarbību, jo mēs liekam ārsniecisko kādu želēju vai voltarengēlu vai diklaku. Pēc kursa vēl tā viela, kas tiek ievadīta, teiksim, locītava elkonī, viņa vēl 4 nedēļas turpinās to savu pretiekais un pretsāpju iedarbību. Nosūtījumu uz fizikālajām procedūrām var izrakstīt ģimenes ārsts vai speciālists, taču ieteicams vispirms konsultēties ar fizikālās rehabilitācijas ārstu, kurš vislabāk var piemeklēt nepieciešamo procedūru. Zinoši ģimenes ārsti, viņi jau izvērtē, un ja pacients ir nācis, un, teiksim, ir situācija, kad ir atkārtots kurs jāsaņem, ģimenes ārsts ir tiesīgs uzrakstīt nosūtījumu, zinot, ko viņš tā kā nozīmē. Ja ģimenes ārstam ir kaut kādas neskaidrības jautājumi, tad mēs lūdzam nosūtīt pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, bet norādot tātad to pamatu problēmu, ar ko viņš sūta, un arī norādot blakus saslimšanas lietojamos medikamentus, lai mēs varam izvērtēt to optimālāko procedūru konkrētam pacientam. Mūsdienu fizikālā terapija ļauj efektīvāk atvesļoties pēc dažādām slimībām, bet izmantojot tās profilaktiski, novērst hronisku slimību attīstību. Jā.